Ziemassvētku brīnumu gaidot, Novadpētniecības biedrība Patrija novadniekiem apskatē piedāvā vēl vienas talantīgas mākslinieces izstādi. Šie mākslinieki ir apzināti jau sen, tagad vien atliek to darbus parādīt plašākai sabiedrībai. Tagadējos laikos, kad tika organizēta biedrība Patrija, radās domā arī šos cilvēkus aicināt, jo viņi ar savu talantu, viņi spēj parādīt mūsu novada skaistumu, un no tā iegūsim tikai mēs visi. Patrija valdes priekšsēdētājs atzīst, ka gleznu izstādīšanā liels atbalsts ir novada tautas biblioteka, kas vienmēr izpalīdz gan ar telpām, gan labprāt sadarbojas ar pašiem māksliniekiem. Viņi arī piedāvāja sadarbību ar māksliniekiem un izmantot mūsu telpas, rīkot šeit izstādes. Principā atsaucība ir diezgan liela, jo tā kā nāk mūsu bibliotekas apmeklētāji, pierreiz viņi arī paskatās tās izstādes, kas šeit ir izvietotas. Un arī nāk tie, kuri nav arī mūsu apmeklētāji, un viņiem ir interesanti, kas te notiek pie tām. Mēs esam atvērti katru dienu, un tas ir vairāk pieejams nekā izstāžu zālē kultūras namā. Lai sarīkotu izstādi, daudziem talantiem nav saglabājies pietiekams glezno apjoms, jo daļa no tām jau sen ir pārdotas, kā arī dāvinātas. Bet visiem šiem cilvēkiem, teiksim, braucot, mēs piedāvājam, ka uz perspektīvu varētu rasties tāda iespēja, ka viņiem veidot izstādes, un tad arī cilvēki, viņiem ir laiks gatavot. Šī jau ir otra šogad rīkotā izstāde, un šoreiz klusajā adventes laikā tā ir ar ticību un garīgām vērtībām caurstrāvota. Aņa mana draudzene, viņa man uzdāvināja vienu gleznu, man viņa ļoti patīk, bet citas arī ļoti. Man patīk, ka viņas tādas pilktas. Nezinu, viņa raksta savas bildes no dvēseles. Man te liekas. Kas jums visvairāk šajās gleznās patīk? Viss. Es nevaru atšķirt vienu no otras. Visas ir smukas, visas, kas saka, man liekas tā, ka viņa ir zīmējusi no sirds. Izstādes eksponāta autora Andrupeniete Anna ir vienkārša pārdevēja, kura nav nedz mācījusies, nedz absolvējusi mākslas skolu, bet pati radusi iedvesmu un spējusi izkopt savu talantu. Это, наверное, где-то пришло в 2005 году примерно. Pie manis tas droši vien atnāca 2005. gadā, kad es ieraudzīju svētbildi un sapratu, vēlos pati to gleznot eļļas tehnikā. Protams, zīmēju arī bērnībā, bet vairāk gan dabu un dzīvniekus, taču ieraugot šo svētbildi, man radās vēlme pārnest savas sajūtas uz gleznu, un tā viss sākās. Картину перенести. Вот с этого пошло. Vēl daudzi talantīgi mākslinieki, amatnieki un rokdarbnieces ir biedrības apzināti, atliek vien izstādīt viņu darbus. Ka šādi cilvēki parasti ir kautrīgi, viņi kautrējas, teiksim, nākt plašākā sabiedrībā, tad mūsu uzdevums būtu šos cilvēkus aicināt, un piedāvāt apstākļus, nodarboties ar šo izstāžu organizāciju, un, teiksim, šīs izstādes, teiksim, mums jau uz nākošo gadu jau ir pieteiktas 2. Šī izstāde būs apskatāma līdz gada nogalei, bet nākošgad tiks rīkotas jaunas, iespējams pat rokdarbu izstādes ar iespēju darbus iegādāties.